Kreisā kāja, centrējums, kvalitatīvs, labs centrējums, var gūt vārtus, un kur ir bumba? Ondoā, šoreiz Ondoā parāda augstāko meistarību. Mēs atkārtojums no paša vārtu stūrnē, atliekams vārtu priekšā. Tieši Sirbu tas arī šķiet, ka bija. No šīm divām komandām, kas pašlaik spēlē, labs sitiens, Fabrice Ondoā. Jāsaka paldies šeit Armanam Galējam par to, ka liek pastrādāt. Jūtas, ka nevienmēr viņš visur pagūs, bet tagad izgāds 1-1. Bambulā, varbūt otros vārtus Bambulā, Steinbors. Pāvels Steinbors, 66. minūtē. Nepārprotami ļoti grūta epizode vārdsarga. Spēles sitiens, jā, un šeit iespēja. Jurkovskis skrien pretī vārtiem, iespēja Raivim Jurkovskam sitiens un Nerugals! Jevgenis Nerugals, pirmā iespēja šeit. Raivis Jurkovskis, malējais aizsargs pieslēdzās tika vārtu priekšā, tikai pie super iespējas. Un līksmo tribīne aplaudējot Jevgenijam Nerugalam. Izložu kontekstā laikam grūti iedomāties, ka RFS šis veikšņu limits būtu īstenībā viens centrējums un Ondoā šķiet, kā aizsniedz bumbu, tad nozīmē jābūt stūrsim. Tātad Ondoā nospēlē šo bumbu, lai arī atkal tāda nedroša, tāda savdabīga epizode. Bumbas atstiens pret zemi Ondoā. Šajā spēlē, bet to nekad, protams, nevar zināt, bet Anderlecht atkal vērš nākamo uzbrukumu piespēles laukumā. Un Ondoā nenokontrolē sākotnēji šī situācija, bet trāpa viņam šie bumba un tāpēc neielido vārtos. Divas mani nākušie, Strujkens nedaudz izveido šo momentu, Strujkens iespēlē uz tālo stabu, nedaudz izgājienā Fabrice Ondoā, bet toties nokontrolē tuvo stabu, tuvo stūri. Šeit viss ir perfekti, arī Riga to izmanto, iespēle gar vārtiem, Daškevičs ar kreiso un atvara Vilkovs! Sergejs Vilkovs, dāmas un kungi, kā viņš šeit glāb savu komandu špagatā ar kāju pēc Daškeviča sitiena. Pārsvars šeit flangā Liepājai rodas, Paps Vāls centrējums uz tālo, sitiens un Ondoā! To ir jāizceļ, bet ir jāizceļ, kā nospēlē Roberts Meļķis. Jau šīs epizodes ievadā te sitiens ar galvu, bet paspēja pārvietoties Fabrice Ondoā. Abi divi Skonto stadionā ir saimniekojuši, bet tagad Nikosijas stadions, Laša Dvalī. Izšķirošs brīdis, kreisā kājā, Ondoā! Bijušā Skonto direktoru pa lieliem priekiem Ulriķim Laša Dvalī neiesīt un varam sveikt RFS ar Eiropas līga miljoni un met glāzes fani pa RFS futbolistiem. Tagad jābūt drošībai, lai vēl kāds savienojums neseko, bet mēs gavilējam šeit gan Rīgā, gan Nikosijā vēl ilgi. Man izskatās, ka RFS vienā tādā piedzīvumā arī piedalīsies. Piespēl vārtu vēl priekšā un paveicās te mazliet, ka... Un vēlreiz paveicās. Fantastiskā veidā. Jā, tāda pauze visur stadionā bija. Visi apklusos brīdi raudzījās, kur tā bumba lido. No visādiem leģiem un attālumiem. Bet par laimi RFS komandai tā bumba neielidoja vārtos. Tagad arī raugāmies atkārtojumā. Uzbrukums pa labo flangu, piespēle gar vārtiem neaizsniedzas bumbai. Šeit Ondoā arī šeit izskatās, ka mazliet pat aizsniedzās, bet tā bumba arī aizgriezās prom no vārtiem. Ļoti interesanta trajektorija. Živkovičs redzam, mēģina raidīt bumbu tukšos un bumba nelido.